Šodien mācīsimies, kas ir elektriskais lauks un kas ir tā intensitāte. Un galvenokārt, kā to attēlot un kas to raksturo. Sāksim varbūt ar Zemi. Mēs zinām, ka ap Zemi eksistē gravitācijas lauks. Un šo Zemes gravitācijas lauku mēs varam uzzīmēt ar šādām līnijām. Un tas ir tīri ilustratīvi, jo tādas līnijas jau mēs dabā neredzam. Mēs arī gravitācijas lauku vispār neredzam. Mēs to tikai novērojam. Kad, piemēram, jums saplīst krūze, tad jūs redzat, ka viņi krīt, un tas ir sekas gravitācijas laukam. Un šim gravitācijas laukam, ko mēs attēlojam, tam ir virziens, un šis virziens ir vērsts uz Zemes masas centru, tāpēc mēs varam te uzzīmēt arī bultiņas. Bultiņas varat sazīmēt arī pārējām līnijām. Līdzīgi ir arī lādiņu, un šis ir pozitīvs punktveida lādiņš telpā, kur nav citu lādiņu, ne pozitīvu, ne negatīvu. Jūs varat šo pozitīvo punktveida lādiņu arī apzīmēt tiešām kā punktu, un apzīmēt, ka tas ir pozitīvs ar Q burtu un augšā plusiņu. Un ap šo pozitīvo lādiņu arī eksistē lauks, tikai tas ir elektriskais lauks. Un šo elektrisko lauku mēs arī varam uzzīmēt ar līnijām, kas būs simetrisks visos virzienos. Es viņus aptuveni centīšos arī simetrisks uzzīmēt. Un šim elektriskam laukam, šīm līnijām arī ir pieņemts virziens. Un šīs līnijas mēs varam arī nosaukt par elektriskā lauka intensitātes līnijām. Tas apzīmē ar burtu E, lielo E, un viņam tātad ir virziens, tad augšā ir jāieliek bultiņa. Un šis virziens vienmēr ir vērsts prom no pozitīvā lādiņa virzienā uz negatīvo, tātad šādā virzienā. Protams, šeit blakus neatrodas negatīvais lādiņš, un mēs varam arī pieņemt, ka šis lādiņš ir ļoti spēcīgi uzlādēts, tāpēc kaut kur varbūt šeit telpā lielā attālumā ir kāds negatīvais lādiņš, un tātad šīs līnijas būs vērstas negatīvā lādiņa virzienā. Ja mēs uzzīmētu, vai pieņemt, ka telpā atrodas negatīvais lādiņš, negatīvs punktveida lādiņš, un ap to mēs zīmētu šādas intensitātes līnijas, tad, kā jūs domājat, kādā virzienā mums būtu bultiņas jāzīmē? Tieši tā, tātad šādā virzienā uz negatīvo lādiņu. Jūs paši varat sazīmēt arī pārējiem, bet mēs iesim tālāk. Un tālāk, lai raksturot šī lādiņa elektriskā lauka intensitāti, mēs izmantosim divus atskaites punktus. Punktu A un punktu B. Un pieņemsim, ka šajos punktos atrodas punktveida lādiņi, kas ir ļoti vāji salīdzinot ar elektrisko lauku izraisošo lādiņu. Un tāpēc es arī šo lādiņu arī zīmēju tādu lielāku aplīti ar plusiņu vidū. Un jautājums ir, kurā gadījumā elektriskā lauka spēks būs lielāks? Jā, punktā A. Un tas ir atkarīgs no attāluma R, jo būs lielāks attālums, jo šī elektriskā lauka iedarbība uz šiem punktiem, vai šiem lādiņiem būs mazāka. Tas nozīmē, ka elektriskā lauka intensitāte tātad pirmkārt ir atkarīga no attāluma. Rakstīsim šeit tātad attālumu. Un šo attālumu starp lādiņiem nosaka spēks, tātad spēks, ko apzīmē ar F, un kas bija tātad šis Kulona likuma spēks, kuru atkal raksturo šis attālums. Jā. Un otra lieta, kas varētu noteikt to, cik šis elektriskais lauks iedarbojas šo lādiņu, ir lādiņu lielums. Ja, piemēram, mēs šeit ievietotu spēcīgāk lādētu lādiņu, tad šī elektriskā lauka iedarbība uz lādiņu samazinātos. Un tas nozīmē, ka
ir apgriezti tā kā proporcionāls lādiņa lielumam, uz kuru šis elektriskais lauks iedarbojas. Un, ja piemēram jums ir jāraksturo šī B punkta lādiņa īpašības, tad šeit elektriskā lauka intensitāte būs mazāka, ja šis lādiņš, piemēram, ir tikpat liels kā šis, jo tas atrodas tālāk, un lādiņa lielums tā kā nemainās. Tātad mēs esam ieguvuši otru īpašību, kas nosaka elektriskā lauka, nosaka šo elektrisko lauku, jeb elektriskā lauka intensitāti, tātad tas ir lādiņa lielums. Un lādiņa lielums, šajā gadījumā, cik liels ir nonācis elektriskā lauka izraisītāja apkārtnē. Un mēs vēl varam paturpināt šo formulu un uzrakstīt apakšā šo lādiņu. Tātad šis būs Q2, jo viņš ir nonācis pēc tam šajā elektriskā laukā. Un te mēs varam viņus arī noīsināt un to formulu iegūt šādu. Tā ir punktveida lādiņa elektriskā lauka raksturojoša formula, kur jūs arī sīkāku skaidrojumu varat atrast, teiksim, Šiltera 11. klases mācību grāmatā 129. lapspusē, piemēram. Bet kas notiks, ja šī lādiņa elektriskā laukā nonāks, teiksim, tikpat spēcīga lādēts pretējas zīmes lādiņš? To apskatīsimies vienā simulācijā. Tātad šajā Kolorādo universitātes simulācijā mēs redzam, ka punktveida lādiņu veidojas elektriskais lauks, un arī redzams ir virziens, ja tas ir pozitīvs lādiņš, ka šis virziens ir vērsts prom no tā. Un ja mēs šajā elektriskā laukā ievietojam tikpat lielu, tikai pretēji zīmi lādētu lādiņu, tad šis elektriskais lauks izskatīsies šāds. Mēs redzam, ka šīs elektriskā lauka intensitātes bultiņas tātad noslēdzās. Veidojās tā kā šajā vietā noslēgts elektriskais lauks. Un mēs varam arī izpētīt intensitāti kādā no elektriskā lauka punktiem, un šī intensitāte mums parādīs gan virzienu, kādā tā darbojas, gan cik liela tā ir. Jo lielāk tā būs, jo bultiņa būs garāk. Tātad redziet, ka lādiņa tuvumā šī bultiņa paliek aizvien garāk, un tiklīdz tā attālinās kādā virzienā, tā paliek mazāk. Un atkal, ja tuvojas, tad paliek lielāk. Tātad šeit ir redzama pirmā mūsu noskaidrotā īpašība. Vēl mēs varam šo īpašību paskatīties, ja kādu no lādiņiem mēs palielinām. Tad jūs redzat, ka intensitāte arī palielināsies šajā atskaites punktā. Un tā turpinās saglabāt savu vienmēr esošo virzienu negatīvā lādiņa virzienā. Paskatīsimies atkal, kāds izskatās mūsu zīmējumā. Mūsu pat apskatīto situācijas simulācijā es šeit esmu arī uzzīmējis. Tātad elektriskā lauka intensitātes līnijas ir noslēgts, un ja kāds no lādiņiem paliktu, teiksim, vai tiktu uzlādēts aizvien vairāk, tas būtu aizvien lielāks, tad elektriskā lauka intensitātes līnijas būtu jāzīmē aizvien vairāk noslēgts. Un kas notiek, ja šajā elektriskā laukā nonāk, piemēram, pozitīvs lādiņš? Es viņu uzzīmēšu aptuveni šeit, tas nenozīmē, ka viņš ir, teiksim, garīgs tikpat liels. Un pie šī lādiņa būtu jāzīmē divi vektori, un viens no tiem ir elektriskās intensitātes vektors, kas darbojas tādā virzienā, tādā virzienā, kur ir negatīvais lādiņš, un otrs ir kulona spēka, jeb spēka vektors, kas būs tātad apmēram tik gari jāzīmē, un tas būs tātad arī vērsts negatīvā lādiņa virzienā, jo pozitīvais lādiņš te nonākot gribēs iet uz turieni. Un ja mēs šeit, piemēram, ieliksim negatīvo lādiņu, tad elektriskā lauka intensitāte turpinās darboties
negatīvā lādiņa virzienā. Bet spēks, kas iedarbosies šo lādiņu, nu gan būs vērsts tā kā pretēji. Jā, tas būtu īsumā peltisko lauku un tā intensitāte.